Mums telefoniski pievienojies zemkopības ministrs Jānis Dūklaus. Labvakar, Dūklau kungs. Labvakar. Jūsu pāraudzībā esošā piena nozara šoreiz zem lielākā sitiena un arī daudzi ganāmpulka īpašnieki, kuru piens vairs nebūs vajadzīgs ne Latvijā, ne Lietuvā. Ko darīt? Es šodien to visu Latgales pusē esot un Valkas pusē uzzināju, protams. Mēs 2 dienu braucienā esam. Es rosināju premjeras biroju un premjeras kundzi sasaukt rītdien to sēdi, ko es pašreiz esmu, telefoniski man ir apstiprinājuši, ka tā sēde notiksies. Es arī domāju, ka piena nozarē būs grūti laiki drustītiņās. Es, protams, nedomāju, ka tā ir nozares bojāja, bet visādā ziņā mums ļoti jāpadomā ir tieši par piena fermām, par piena ražotājiem. Jo tā ir ķēdīte, kurā viņi ir iesaistīti, un ja pienu nevarēs pārstrādāt, nebūs tirgu, tad, protams, radīsies tīri saprotamas problēmas arī piena ražotājiem. Var kristies cenas pašam šim produktam, un arī vēl plus klāt, jūs jau noteikti ziniet, ka mēs diezgan daudz piena vedam uz Lietuvu. Un par cik šis embargo attiecās arī uz Lietuvas uzņēmējiem, mums druscīt ir vajadzīgs ievākt informāciju un paskatīties, kas visapkārt notiekās. Man jums šodien precīzi pateikt, ko mēs rītdien nolemsim vai nenolemsim, būtu nedaudz nekorekti.